Vēsturiski Mazais Baltezers bijusi koku pludināšanas vieta, bet mūsdienās to iecienījuši gan atpūtnieki, gan makšķernieki. Ezerā dzīvo 12 sugu zivis un dažkārt gadoties izcelt pat rekordlomus. Ir vēl šogad, kas bija pārsteigums visiem iedzīvotājiem, ka tika noķerts 16 kg sams. Pat šajā ezerā mazajā dzīvo. Pagājuši gadu bija, kad tika likti murdi, zandarta vaislnieku zvejai, tad arī bija meža vimbas iekšā, liels karpis bija iekšā, dažādas zivs. Lai papildinātu zivju resursus, pagājušajā gadā Mazajā Baltezerā tika ielaista zandarta, bet šogad ar Zivju fonda atbalstu no Rūjas zivju audzētavas iegādāti līdaku mazuļi. Zivju fondā drīkst iesniegt projektus tikai pa tiem ezeriem, kuriem ir eksploatācijas noteikumi izstrādāti, un tad mums ādažos ir Mazais Baltezers, izstrādās Duņezers, Lielaste un 4 ezeri mums kopā ir izstrādāts. Pāris stundu braucienu ap 6 cm garie līdecēni pārcietuši veiksmīgi, bet, lai tie spētu izaugt par lielām zivīm, nepieciešama laba barības bāze. Ar likumsargu laivu, kas tikai šogad iegādāta, lai uzmanītu malu zvejniekus, 25 000 līdaku mazuļi tiek aizvesti tālāk Mazajā Baltezerā, kur planktona vairāk. Vēl 7500 mazuļi ielaisti Duņezerā. Jo mazāk zivtiņu, viņam tie ienaidnieki vairāk, jo paliek lielāks, viņiem tomēr mazāk ienaidnieki paliek. Jā. Kas viņam šajā brīdī būs tas lielākais ienaidnieks? Tās pašas, līdaks un aseri kāda lielāka, kas viņus varētu noēst. Zivju mazuļu ielaišana Ādažu novada ezeros izmaksājusi nepilnus 10 000 eiro, no kuriem 79% ir Zivju fonda finansējums. Zivju resursu pavairošanai un atražošanai valstī un pašvaldībām piederošajās ūdens tilpēs no valsts Zivju fonda finansējuma šogad piešķirti 215 000 eiro.